Es nezinu, kas tas ir, un tomēr eju uz to. Tas, kam es tuvojos, ir neiespējams, taču es to redzu. Ja būtu augusta pusnakts, es domātu, ka tā malduguns un īsi pēc Jūlijas Laurieta teiktu, ka Jāņtarpiņš un vilku mēnesi noturētu par pelēču aci. Bet aust jaungada rīts, zem matēta klusuma mežs nosūbējis kā sudrabs, un svīdums slinki maisa tumsu ar gaismu. Maz pa mazam atšķaidītāms par mīkrēsli. Te nav kam mirdzēt, taču apstrīdot loģiku, var izpiguļot tas, kas nevar būt. Tomēr ir, un starp krēslas apņemtiem stumbriem uzlūko mani. Izgaisa, un vienātne saslēdzas blīva un zaļa, kā dīķa ūdens. Kas dega, kas apdzīsa, un vai vispār bija? Varbūt vienīgi iedomu vizija, redzes mājas. Varbūt tikai debesu asara nobira no bezvēja smaguma. Ja būtu jūnija vakars, es sacītu, ka uzdvēsmoja pēc nakts vījoles. Un ja tuvumā būtu drava, es teiktu, kā nosmaržoja pēc vaska. Taču nevar tas maržot pēc vaska, un vēl jo mazāk pēc nakts vījoles. Šajā janvāra valstība, kas tikpat tālu no vasaras kaļaužu mietekļiem, no kuriem neatlido ne balsis, ne rejas. Varbūt tā ir nevis smarža, bet mirāža. Varbūt tā ir vienīgi atmiņa par smaržu. Un piepēš ieraugu to, kas nulle bija vēl gaisma un nu jau pārtapusi par smaržu. No egles zara augšup stīdz dumu strukliņa, ar kuru maza svece izdvēš pēdējo noputu. Rau, arī nekūp vairs. Bija vai nebija? Varbūt vienīgi šķītums, maņas kļūme, tikai nojautā, paspokojās un nogrima aiz apvāršņa. Nekur nevienu, ne skaņas, ne kustības, ne riepu pēdu, ne zoļu rievu, it kā guntiņu knābī būtu atnesis putns. Ko tā gribēja pastāstīt no mīkrēšla, uzrunādams ar savu gaismu? Ka cilvēka dzīvība ir kā sveces dzīvība. Es to zinu arī bez viņas. Bet, ja zinu, tad kāpēc šurp naku vēlreiz? Un kabatā man ir sērkociņa un svecīte, vaskainu sānu. Vai taisos izaicināt likteni, vai pielabināties likteni? Taču liktenis upuri nepieņem, sāk snigt, un sniega dzīvība ir uguns nāve. Sākumā pārslas sījās retas un apjukušas, it kā nesajūdzamas zemes pievilkšanas spēku, it kā neattapdamas virzienu, kurā snigt, viss atgādina riekstkožu uzvedumu uz operteātra skatuves, kad snigšana ir nevis dabas parādība, bet starmēšu gaismas spēle. Bet ilgi briedas piepēši pārplīst debesu grūsnais vēdrs, un sniegs gāžās aumaļām, un sērkoka mēle, cik straukti, tik veltīgi laiza dakti, krit blīvi un balti, un gandrīz nesāpīgi. Ko domā egles, kad apsnieg? Vai apsniegot pārvar bailes no zāģu zobiem, vai samierinās ar nenovēršamo un tikai īslaicīgi ieiet sniega baltajā patverumā? Bet naktī par kupenām uziet zvaigznāji, nulle dzimušas supernovas staro kopā ar sen apdzisušam visuma vecavām. Vai tur augstu augšā ir arī mana zvaigzne? Vai sapīrsa pērnrūden lielais zvaigžņu lietu krītienā pārtapusi par skaņu? Reizēm no miega iztrūkstas bezvējš, no kokiem tad nogāžas sniega blāķi. Un izklausās, ka tur noslēpumaini staigā, jo kādam tas taču ir jādara, jāstaigā un jāiedēdz cerības, lai pasaule neiegrimst tumsā.